īstais brīdis. Labvakar, šī te diskusija, digitālā plaisa, digitālās prasmes, jaunā lasīt prasme. Un ja man nepadodās, tāds ir jautājums, un mani sauc Aleksandrs Ļubinskis, es strādāju Cēsu digitālajā centrā, un mana ikdiena lielā mērā saistās ar digitālām prasmēm, viņu mācīšanu, visdažādākajās kategorijās, visdažādākajās daļās, cilvēkiem, auditorijās, un šai diskusijā man gribās sākt to ar tādu mazu īstu stāstu, un tas mans stāsts sākās ar to, ka tad, kad es vadu nodarbības kaut kur, es vienmēr visiem mēģinu izstāstīt, kas es tāds esmu un ko es daru. Un tad tas mans stāsts vai tas definīcija par sevi ir, ka es esmu tehnoloģiju entuziasts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad kaut kas ir jāizdara, tad es kādu brīdi tur padarbojos, un ja tas aizņem vairāk laika vai tas atkārtojās, tad es mēģinu izdomāt, nevar būt, ka to nevar izdarīt ar tehnoloģijām. Tas ir mans vadmotīvs, un tad es bieži vien meklēju kaut kādu risinājumu, ar ko to var izdarīt ātrāk, labāk, efektīvāk. Un, citreiz atrodu, citreiz neatrodu, bet katrā gadījumā pamēģinu. Un tas, kāpēc es to stāstu, ka man savukārt ir arī daudz visādi pazīstamie cilvēki, un gan jauni, gan veci, gan viss kaut kādi. Un es arī diezgan bieži satiekos ar tādiem šiem paziņām, kuri saka, Klau, tu esi tāds ar datoriem saistīts, bet man ir mazliet savādāk, un ja vien es varu, es labāk uzaru lauku, nopļauju zāli, vēl kaut ko izdaru, bet Dieva dēļ neliec man ar to vērķi neko darīt. Liec man mieru no šitā. Un līdzīgi ir arī tad, ja ar kādiem citiem cilvēkiem satiekoties, tie atkal saka, kur tad paliek cilvēcīgais, kur tad paliek cilvēcīgās sarunas, ja visu izdarīs datori un vērķi, kā tad tas viss būs. Un tad faktiski es nonāku pie slēdziena, kad starp mums, mani un šiem cilvēkiem ir digitālā plaisa. Un kas tad ir tā digitālā plaisa? Tas ir tādā vienkāršotā valodā situācija, ka cilvēkiem ir ierobežota vai nav piekļuvi digitālām tehnoloģijām un pakalpojumiem, zināšanu trūkuma, nepietiekoši tīkla pārklājuma, ierobežotu finanšu līdzekļu vai citu iemeslu dēļ. Lūk, tas tā kā tos cilvēkus kaut kādā mērā ierobežo. Bet par šo runājot, es esmu saicinājis sev veselu strīpu ar ļoti interesantiem sarunu biedriem. Un es mēģināšu jums ieskicēt, kas viņi katrs ir un ko tad viņi pārstāv. Mums ir Olita Ansone. Es priecātos jūs viņus atbalstīt. Viņi ir nobijušies. Ja? Paldies! Olita ir Latvijas izglītības un kultūras jomas pārstāve, kas aktīvi darbojausies kādreiz Priekuļu tehnikumā. Tagad šo sauc mazliet savādāk. Viņa ilgus gadus bija Priekuļu tehnikuma arod organizācijas vadītāja, un viņas loma ir bijusi nozīmīga tehnikumu aizstāvēšanā un attīstībā. Mums ir arī Anni Līce. Viņa ir jauniete, pamanījāt, kas aktīvi darbojas Cēsu novada jauniešu domē, mācās skolā, nodarbojas ar mākslas dokumentālo fotogrāfiju, palīdz darbos uz filmēšanas laukuma, patīk atklāt jaunus horizontus un arī cilvēkus. Mums ir arī Roberts Skutelis. Lūk, Robertu arī atbalstam. Roberts ir dedzīgs skolotājs un profesionāls fotogrāfs. Viņš māca angļu valodu un tehnoloģijas Cēsu jaunajā skolā. Digitālās prasmes, uzminiet, kur Cēsu digitālajā centrā. Kā arī piedāvā privātas skolas angļu valodā. Tā kā jums vajag, zināsiet, kas jāmeklē. Papildus darbam izglītībā Roberts nodarbojas ar fotogrāfiju un iedvesmo skolēnus. Viņa mācība filozofija balstās uz pastāvīgu izglītošanu un personu izaugsmi. Lūk tā. Un visbeidzot, bet nekādā gadījumā beidzamais ir mazliet piekusits no iepriekšējās sarunas Inga Pāvula. Inga rakstīja tā, un es te biju pārfrāzēju, bet respektīvi. Prasme mācīties un mācīt, mainīties un attīstīties, sniegt un saņemt atbalstu. Ja kāds Ingai jautātu, kas ir svarīgākais, ko viņa savā profesionālā dzīvē dara, tad šī būtu viņas atbilde. Jau vairāk kā 30 gadus strādājusi meklējot jaunus risinājumus un atbalstot pārmaiņas izglītībā. Labi, bet pirms mēs dodamies tālāk šajā ceļojumā, es esmu izdomājis, ka man ļoti gribās jūs iesaistīt, un tas ir pirmo gadu, parasti es tā nedarīju, bet jums vajadzēs telefonu, lai varētu iesaistīties, un es ceru, ka visiem ir. Te nu mēs tūlīt noskaidrosim, kā ar tām prasmēm ir, bet vismaz mēģināsim. Kas mums tur būs jādara?
Man gribās noskaidrot vidējo temperatūru slimnīcā. Olit, man liekas, ka tu būsi mazliet priekšā, bet tas nekas varbūt, ka tu vari bišķi panākt. Ideāli. Jums ir iespēja noskenēt to kodiņu, vai tur kāds var paņemt pelīti no tā krustiņa, jo tad citādi, ideāli. Tagad jūs viņu varat noskenēt, ja nē, jums jāraksta telefona interneta pārlūkā menti.com, un tur būs jāraksta cipariņi. Cipariņi ir sekojošie 1384 0933. 1384 0933, un tad tur var nobalsot. Un pamēģinām pabalsot par šādu jautājumu. Cik jums šķiet, ka tā digitālā plaisa ir reāla problēma? Tā kā ir problēma, ka tas viss ir blēņas, un varbūt. Pagaidām es redzu, ka ir problēma, ir pārsvars. Blēņas nesaka neviens, ka tās ir, un arī starp iespējams saka, kādi 3. Nav slikti, kur nāk vēl kādi balsojumi, bet tā proporcija, līdzīga. Ļoti labi. Un pirms mēs iesim tādā dziļākā sarunā par šo tēmu, man gribās jums iedot pāris kaut kādus ieskatus, ko es esmu atradis, un līdz ar to arī, kas tad ir tas, kas man pašam par to visu ir sakāms. Nākamajā slaidā jūs varat redzēt šādas 4 komponentes, jeb sadaļas, par kurām runā digitālā plaisa. Tā ir tehnoloģija pieejamība, tad, respektīvi, digitālā plaisa var rasties no to, kā cilvēkiem nav vienkārši pieeja datoram, telefonam, viedtelefonam un tam līdzīgi. Viss tā vai citādāk saistās ar internetu pieeju. Tāda ir liela vai neliela jautājums, tas ir jums un mums kā sabiedrībai. Digitālās prasmes kā otra komponente, no kā arī tas ir atkarīgs. Trešā komponente ir vieta tīkls, vai tas ir optiskais, vai tas ir mobilais, vai tas ir kaut kas, ar kā palīdzību mēs varam piekļūt kaut kādai informācijai un izdarīt kaut ko, ko nevarējām pirms tam. Un visbeidzot, 4. komponente ir, kad vienkārši nav naudas, lai varētu vai nu tā kā iegādāties tehniku, vai nu atļauties mācīties, vai nu visbeidzot, abonēt tīklu. Kaut kādas šīs te komponentes, lai varētu izdarīt. 4 šādas pamatkomponentes. Neliekat savu telefonu nost, tūlīt būs jāmēģina vēl darboties. Un tagad pamēģināt sakārtot. Jums ir iespēja pabīdīt uz augšu uz leju. Šos te parametrus mēģiniet salikt, kā jums liekas, kurš no tiem parametriem ir svarīgākais. Vai nu tehnoloģija pieejamība, vai digitālās prasmes, vai tīkls, vai finanses un motivācija. Jūs viņus varat pabīdīt. Pamēģiniet. Tā, kā jums sokās. Jā, kā sokās. Viņi tagad pārkārtosies te visādos veidos, un mēs arī varēsim pastīties, kā tad jums liekas. Digitālās prasmes pagaidām augšā, bet varbūt tomēr nebeigās. Kas zina, kas zina. Kas zina. Tajā stūrītī mēs varam redzēt, cik mums ir sabalsojuši. 7, 8. Pagaidām digitālās prasmes ir virsroka. Ja man jāsaka, kā man pašam liekas, tad man arī pašam liekas, ka tā ir tā galvenā komponente. Bet, labi. Labi, sabalsojam. Ejam tālāk. Man arī tā liekas, un tāpēc visu šī saruna vairāk vai mazāk tomēr virzīsies uz tām digitālām prasmēm. Redz, kā mums iet. Tie ir fakti. Un man no šīs pozīcijas tālāk gribas iet mūsu sarunā, jo kādreiz cilvēks esmu sameklējis vairāk tādus, kas runā par šo digitālo prasmu mācībām. Atklājam diskusiju. Katram iespēja būs izteikties. Mēs šitien pārliekam tādu vēl vienu slaidiņu, kuru jūs varat pabalsot, kamēr mēs jau runājamies. Jūs varat to darīt, vai tā ir jaunā lasīt prasme, vai tā nav jaunā lasīt prasme, kas to zina. Bet tikmēr mans jautājums jums, un jūs varat izteikties, kam ir sajūta, kad gribās sākt runāt, tas sāk. Cik lielā mērā jūs piekrītat, ka tās digitālās prasmes ir tā galvenā štēle, uz kurienes rodās tā digitālā plaisa? Cik lielā mērā prasmes ir atslēga? Annī, ko tu saki? Varbūt tev liekas, ka tā nemaz nav no jauniešu viedokļa puses. Es domāju, ka prasmes noteikti ir pats pamats. Jo, ja man ir šīs programmas vai man ir šī tehnika, un es nezinu, ko ar viņām iesākt, tad rezultātā arī es neko ar viņām nedarīšu. Jā, man ir iespēja nopelnīt ar to naudu, jā, man ir iespēja izveidot kādu radošu projektu, bet ja es nezinu, kā to izdarīt, tad es arī neko nevaru likt lietā. Vai tu vari piekrist arī tādam apgalvojumam, ka, ja to digitālo prasmi nav cilvēkam, tad tas kaut kādā mērā var viņu nolikt tādā pozīcijā, ka viņš jūtās mazāk vērtīgs, ka viņš mazāk var piedalīties kaut kādās sabiedrības aktivitātēs šobrīd?
Es domāju, ka noteikti daļai no cilvēku jā. Varbūt, ja kāds ir mazāk drošs vai mazāk zina vietas vai resursus, kur atrast palīdzību, tad jā, bet ja cilvēkam pietiek motivācija vai vēlme vai vienkārši griba atrast, kur to var izdarīt, tad es domāju, ka arī cilvēks meklēs, kur to var iemācīties un apgūt. Labi. Es esmu uzlicis slaidu, kurā cilvēki balsoja, un mēs redzam, ka pārsvarā visi saka, jā, digitālās prasmes ir jaunā lasīt prasme. Un patiesībā, ja mēs droši vien tajā idejā iedziļinamies, tad mēs sakam tādu diezgan augsta mēroga prasību. Mēs sakam, ka mums visiem taču vajag lasīt prasmi. Lasīt, rakstīt, tas ir pamats. Un tad mēs faktiski apgalvojam šobrīd, šādi balsojot, ka arī digitālās prasmes mums tā kā obligāti vajag. Ko jūs par to sakat? Robert, varbūt tu? Es laikam teiktu tā, ka digitālās prasmes ir ārkārtīgi nepieciešams, un es domāju, ka cilvēki, kas tās jau ir apguvuši un varbūt tās saprot samērā labi un lietu ikdienā, īstenībā neapzinās, cik tās ir sarežģītas. Jo mēs tās esam apguvuši procesā ļoti ilgā laikā, un līdzīgi kā, piemēram, kāds, kurš ir iemācījies labi spēlēt, piemēram, florbolu vai basketbolu vai futbolu, tam ir daudz gadi apakšā. Ne? Un tad kādam cilvēkam pateikt, ka tagad iemācies pamatus plus vēl vispār mainās visu laiku, visas tās lietas. Un mēģini tikt līdzi. Un mēģini tikt līdzi tam, ko tu vēl īsti pat nemaz pamatos nesaproti. Es domāju, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Inga, kā ir? Kā tavuprāt ir tā lasīt? Jo man liekas, ka tas uzstādījums ir augsts. Es vienkārši mēģinu saprast, kāpēc es šite esmu. Ja? Es tev varu izstāstīt, kāpēc. Nē, man pašai jātiek galā, kāpēc es piekritu, ja? Vai kaut kā tā. Es nepiekrītu. Aha, tāpēc tu tesi. Krūzīte sānā, jā. Es nepiekrītu. Varbūt nevis es nepiekrītu pilnā apjomā, bet arī atsauties to, ko Roberts teica. Faktiski tajā brīdī, kad mēs sakam, ka digitālās prasmes ir tā kā jaunā lasīt prasme, mēs savā ziņā izslēdzam daļu cilvēkus, kuri īstenībā, un es te nepārspīlēju, diezgan mierīgi var bez tām digitālām prasmēm turpināt dzīvot. Nevis izdzīvot, turpināt dzīvot. Jo skaidrs, ka tad vajadzētu vērt vaļā, ko mēs saprotam zem digitālām prasmēm. Aha, jā. Kas tas ir? Jā? Es atvainojos, vai man jāprot Canva, vai Excelis, vai Wordā, vai, nezinu, Skype'ā parunāt ar cilvēkiem. Man šis prasītos, un tam, kam es piekrītu, ka tas salīdzinājums, tā ir ļoti augsta latiņa, un faktiski tāda veida salīdzinājums var iemest cilvēkus pilnīgā opozīta, man pirmā reakcija, ne? Iemest cilvēkus pilnīgā tādā atgrūšanā un opozīcijā. Ja jūs sakat, ka es bez šitā nevaru dzīvot. Es tev parādīšu, kā varu. Jā, es tev parādīšu, ka varu. Jo bišķiņi ir kaut kāds spīti. Jā, es domāju, ka tas tāda uzreiz augsti salīdzinājumi, viņi rada uzreiz tādu, bet kāpēc, tā pretestība kaut kā. Vai ne? Kaut kā tā. Olit, ko tu domā par lasīt prasmēm? Es gribu bišķiņi paturpināt iesākto domu, kad jā, var iztikt bez tām tehnoloģijām, bet mēs tiekam nostādīti tādā situācijā, kad faktiski gribi vai negribi, tev kaut kādas zināšanas ir jāapgūst, jo dzīve, piemēram, piespiež rēķinu samaksāt, internets. Jā. Jo tu nevari vairs klātienē aiziet, pieņemsim arī kārtot kaut kādas lietas bankā, ja nav tādas bankas, ja, tātad tev ir jāzina, kā tu tur var piekļūt. Tagad jau runā par to, ka arī, lai tu kādu informāciju iegūtu caur Latvija LV, lai tu apstiprinātu kaut ko, tev ir e-paraksts jābūt, tātad tev ir ar e-paraksts ir jāapgūst, tas viss ir digitāli. Un būtībā sanāk, ka viņš ar vienu sarežģās. Jā, mēs varētu izteikt, ja mums nebūtu šīs ikdienas nepieciešamības. Un cik es saprotu, ka tas, ja vēl šobrīd var kaut kur atrast, ko tu vari salikt un sakārtot un nokārtot, tad es domāju, ka drīz
tas arī nebūs iespējams, jo viss jau iet uz šīm digitālajām prasmēm, diemžēl. Un Jā, tur neskatās, cik tev ir gadu, vai tev ir 18 gadu, vai tev ir 80 gadi, jā? Tev ir jāmāk. Jā, šito mēs vēl parunāsim. Zin kā, es nāku no kopienas skatus, un man uz šito atbildu kopienā spēks, jā. Nevar kaut ko, Jā. tev ir kaimiņi, bērni, mazbērni, tā. Tieši Jā. tā, ja Nostājamies un ja sakam, ir, nemūžam, ja ir, vajag. Es bet ja tu esi vientuļš, tad tev nav kam. Labi, es šitam visam gribu uzlikt pa virsu vienu bišķiņu faktoloģisko informāciju. Repaska. Es pameklējos un painteresējos, un droši vien, ka būsiet dzirdējuši visādos pētījumos tādu lietu kā DESI indeks. DESI indeks, tas ir digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks. Nu, nosaukums jocīgs, tas nekas. Svarīgā ziņa, viņš sastāv atkal no vairākām komponentēm. Viena no komponentēm saucās digitālās prasmes. Individu digitālās prasmes, un tur mēra, kā vienu no svarīgākiem faktoriem, vismaz pamatprasmes. Par pamatprasmēm es vēl paturpināšu, bet tagad jūs redzat tajā slaidiņā, kā mums Latvijā iet. Pagājušā gadā mums bija viens rādītājs, un tur tad varbūt dzirdējāt sociālos mēdījos, un kur tik vēl nē, kad tikai 51% Latvijas iedzīvotāju ir digitālās pamatprasmes. Šogad, burtiski tikko ir iznākuši dati, vairs tikai 45%. Man ir jautājums, kuru vajag tikai neatbildēt, dievdēļ, ja? Vai nu gudrie nomira, vai nu dumjie atbrauca un kļuva. Nu, es nezinu, kurš no šiem variantiem, bet kāds no variantiem acīm redzam ir, jo citādi es nemāku to izskaidrot. Bet labi, tagad jūs domājat, kas tad ir pamatprasmes, vai ne? Tāds tā kā jautājums mums te bija. Ejam uz priekšu, daram šitā. Pārbaudam. Es jūs aicinu pārbaudīt savas digitālās prasmes. Es jums nolasu, un jūs skaitat pie sevis galvā, cik jums ir cipariņi. Katrā stabiņā jums vajag vismaz vienu cipariņu. Ja? Es lasu, un jūs domājat, vai jums tādas prasmes ir? Pirmais. Informācijas meklēšana par precēm vai pakalpojumiem. Tātad, ja jūs varat atrast informāciju par precēm, jums viens. Skaitat, viens sev ir. Meklēšana ar veselību saistītai informācijai. Ja jūs šito mākat, atkal. Tiešsaistes ziņu vietņu avīžu vai ziņu žurnālu lasīšanu. Nu, tad jūs lasat DLFLV, viss kārtībā jums atkal ir. Jums vajadzēja šajā stabiņā vismaz vieninieku. Ir katram pa vieniniekam. Visiem ir, jā, labi, tad, kad 3, tad jau būs ļoti labi. Ejam otrā stabiņā. E-pasta sūtīšana, ja jums ir, tad jūs atceraties, ka jums jau tajā stabiņā arī ir zvanīšana, videozvani internetā, piedalīšanās sociālajos tīklos. Nu, tā kā es tur kaut ko daru. Ja jums šitajā stabiņā bija vismaz viens, atkal ček, viss kārtībā. Ejam uz priekšu. Teksta apstrādes programmas izmantošana, izklājuma programmatūras izmantošana, failu kopēšana un pārvietošana starp mapēm, ierīcēm un mākoņu pakalpojumiem. Šausmīgi sarežģīti izklausās, bet jūs jau saprotat, ja jūs sūtat failu e-pastā vai pārvietojat starp divām mapēm, kārtībā. Jūs to mākat. Tad ir... Un izklāja lapas ir vienotīgi, bet jums obligāti viņām nav jābūt. Vismaz vienai kaut kādai no tām prasmēm jābūt. Jā, kaut vai Excel tas varētu būt, bet ja nav Excel nekas, varbūt, ka jums ir vismaz faili vai teksts, ka jūs varat uzrakstīt tekstu. Ejam tālāk. Piekļuvas informācija par saviem datiem, ka jūs zinat, ka jūs varat to cookie informāciju tā kā visu neizvēlēties. Tāds tur būtu. Varbūt jūs varat ierobežot piekļuvi savai atrašanās vietai, lokāciju mākat izslēgt. Un kas tur vēl ir atļauto datu reklāmas nolūkos, ka jūs zinat, ka var izslēgt. Man nē, paldies. Tajā blokā jums atkal ir viens, atkal labi. Un visbeidzot ir programmatūras uzlikšana. Ja jūs varat uzlikt WhatsAppu, ja jūs varat programmatūras iestatīšanā kaut ko pamainīt, tad arī jums vieninieks jau būtu. Un internetbanka, ja jūs izmantojat, tad arī tajā blokā jums būtu vieninieks. Vai ir kāds, kuram, ne, labāk otrādāk, paceļ rokas visi tie, kam vismaz viens bija katrā blokā? Vismaz viens. Aha. Jums visiem ir digitālās pamatprasmes. Lieliski. Jautājums, kur dzīvo pārējie un ko viņi dara. Es atvainojos. Bet, ja, piemēram, šitos tekstus dod cilvēkiem, kuriem ir vēlams pamatprasmes, tad kāds nolūst pie tā, kā es, ja? Kurš ir izklāja lapā? Nu, piemēram, ja, jo tas teksts jau ir sarežģīts. Jā, vai ne, tas formulējums nav viegls. Un varbūt, ka tur ir āķis, kāpēc mums ir tā, kā mums ir, vai ne? Vienkārši nesaprotu, pa ko ir raidījums vispār. Teksts tāds, ka... Prast protu, bet par ko? Bet tā, ka tu tā pajautāji, es vispār neko nesaprotu. Labi, kā jūs redzat, ja mēs gribam runāt par virs pamatprasmēm, tad pirmajā stabiņā bija jābūt 2+, otrajā arī 2+, trešajā 3+, un tad L3+, un L3. Tad būtu virs pamatprasmēm. Lielākai daļai droši vien arī tas bija. Ka gandrīz visus mēs varam.
ideāli, tad mēs esam vislabākie. Nu, lūk, un es tad nonāku pie secinājumiem sekojušiem, ka vai nu mums ir kļūdaini dati, vai nu mums patiešām ir sliktas prasmes, vai nu mums nav motivācijas un naudas, un varbūt, ka visi kopā. Šitādi varianti. Un no šīs pozīcijas tad mēs ejam tālāk un runājam ar jums par tām mācīšanām, jo nu, pieņemam, ka tā varētu būt variācija. Man, Roberta, jautājums ir tev. Tu māci gan jaunus, gan vecus, gan visus visādus. Kā tev liekas, kas ir galvenie šķēršļi tajā visā pasākumā? Ja pieņemam, ka tās prasmes mums neiet izcili, kas ir tas, kur visvairāk klūp? Es domāju, ka terminos, tā kā Ringa saka, ka nevar saprast vispār, par ko termini ir sarežģīti reizēm, tam es piekrītu. Un es domāju, ka tie cilvēki, kuri jau varbūt tas kaut ko ir izlaiduši pamatprasmēs, tad īsti jau tu nemaz nezini, ko tu vari izdarīt ar to datoru, un līdz ar to varbūt nemaz neapzinies, ko tu palaidi garām. Un tad, ko es novēroju kursos, nu jau tad pēdējos 2 gadus vadot pieaugušajiem kursus par digitālajiem pamatprasmēm, ir tas, ka reizēm ir tā, ka tajās ģimenēs tiem vecākajiem gadagājumu cilvēkiem tiek iedot, piemēram, tāda sliktāka datora, tāda sliktāka kvalitātes ekrāna. Mans vecais. Tāds lēnāks. Mamma iedod man veco datoru. Nu, lūk, un tad, kad viņi arī padarbojās ar tādu labāku datoru, kas ir mācību iestādē, viņiem arī mainās tas priekšstats, jo viņi pirmo reizi strādā ar datoru, kurš īstenībā strādā tā, kā tam ir paredzēts strādāt. Un ka nav jāgaida ilgi, ka visu var labi redzēt, ka viss ir skaļš un tā tālāk. Un tad es vienreiz vienā nodarbībā man tāda ideja ienāca prātā, ka varbūt tas, ka cilvēki nemaz neapzinās, cik foršs var būt dators, jo viņam tā pieredze īstenībā ir tāda sabojāta. Jā, tas varētu būt tāds iemesls arī. Olita, kā tev liekas, kas vēl var būt par iemesliem, kāpēc ir grūti iemācīties? Bet varbūt nav grūti, varbūt es tikai iztēlos, ka baigi grūti. Nē, mācīties. Jā, es negribu teikt iemācīt, bet mācīties. Aha. Tā kā nav grūti. Tad, ja tev ir, kā saka, skolotājs vai grupas vadītājs, kad tu kaut kur nojūci, jeb apmaldies, kas, kā saka, tev atkal uzved uz tā pareizā ceļa. Bet tad, kad tu mācies, tad it kā ir viss skaidrs. Tu beidz tos kursus, un tev ikdienā varbūt nemaz nav vajadzība tas pielietojums. Nu labi, kaut vai tās pašas pamatprasmes. Es tagad domāju, kaut kāds cilvēks kaut kur tādā vēl kaut kādos vairāk gados nekā man, viņš aiziet uz tiem kursiem, viņš ir pierakstījies, un tā viņam brīvs laiks, viņš aiziet, viņš grib kaut ko, komunicēt ar cilvēkiem no 4 sienām ārā, un viņš arī kaut ko apgūst. Bet ikdienā viņam pēc tam tas nav vajadzīgs. Un tad, kad kaut kad pēc kaut kāda laika viņam varbūt ir situācija, kad ir jāpielieto savas prasmes. Un viņš jau ir aizmirsis. Viņš zina, bija kaut kas tāds. Bet kā tur bija, kā tur nokļūt, kādi tie soļi, viņš jau ir aizmirsis. Es godīgi varu pateikt, un es varu atzīties, ka es esmu 3 reizes arī strādājot tehnikumā, arī kaut kur uz to pašu nelaimīgo Excel. Tad, kad es esmu grupā, es ļoti labi visu varu. Un porši viņš ir. Un atnāc mājā? Un izdzēš? Nē, it kā es zinu, bet man viņš nav ikdienā bijis vajadzīgs. Man darbā, man vienreiz gadā faktiski jau no mācību gada sākumā man tas Excels būtu tā kā vajadzīgs. Bet es jau par to gadu es aizmirsus. Un es vairs nesaprotu, un tāpat man ir jāvēršās pie kolēģiem, un jāsauc, un kā tur bija. Un man saka tā, bet tu tak zini, tu tak mācījies. Un te ir tā problēma. Aleksandra, vienu piebildīt par šo. Droši. Es domāju, ka šajā brīdī būtu ļoti svarīgi mums visiem, vismaz mums skatos esošajiem pateikt arī tie, kas māk aizmirst. Vai ne? Tīri cilvēcīgi mēs aizmirstam. Tāda situācija, ka kaut kas samainās kādā aplikācijā vai kādā programmatūrā vai kaut kur mēs arī aizmirstam. Un es domāju, ka vienīgā tā mazā atšķirība ir tas, ka, piemēram, man nav baila. Es saprotu, es nezinu, un tad jāpadomā, kur es to varētu atrast, vai arī padomāt, kur tas varētu būt paslēpts. Tā. Varbūt tas, ka to mums nevajag kautrēties pateikt. Nē, un tieši tad, ja tās lietas ir katru dienu vai, teiksim, nedēļā tur vairāk, tad viņas protams. Un tad tur jau nav variantu. Kā ir ar šo jauniešiem?
Vienaudžiem man šķiet, ka viena no problēma atslēgām ir lasīt prasmi, lasīt līdzi, izlasīt noteikumus līdz galam vai vienkārši iedziļināties kārtīgi. Jā. Un otrs ir apstāties pie vietām. Ja no sākuma jau kaut ko nesaprotu, uzreiz apstāties vai lūk kādam palīdzību, kurš varbūt saprot vairāk, vai sameklēt internetā atbildus jautājumu, uzreiz apstāties pašā sākumā. Tā varbūt būtu vienaudžiem šīs divas aktuālākās problēmas. Labi, ja mēs runājam par jauniešiem, kā tev pašai šķiet, vai jaunieti vidusmērā ir sajūta, ka šīs ir prasmes, kas man ir jāiemācās, un ja mēs vēl joprojām paturam to ideju par lasīt prasmi? Jo, ja tu jaunietiem pajautā, vai tev jāmācās matemātika, baigi reti, kurš būs tāds, kas šito man nevajag. Vai latviešu valodu, latviešu valodu, to man tā nebūs. Un viņi pateiks diezgan precīzi, ka tie galvenie priekšmeti, tie man jāmācās. Ja tu viņam pajautātu par to, vai tev būtu jāmācās arī digitālās prasmes, kā tev liekas, kāda tā atbilde būs? Vai visi, šī tā ir baigā štēle, to man jā... Es domāju, ka atbilde būs jā, bet ņemot vērā to, ka mēs jau augot digitālā vidē, mums nešķiet, ka mums tas ir jāapgūst, mums kaut kā tas jau nāk līdzi. Bet vai tas tā ir? Kā kuram? Droši vien kā kuram. Varbūt arī kādam bērnībā ir bijusi atšķirīga un varbūt bijusi mazāk tās digitālā kaut kādas tehnoloģijas iesaistītas augšanas procesā. Bet lielākajai daļai jau bērnībā ir bijis dators un tu jau kaut ko sāc darīt, un, kas tevi interesē, un tad arī sāc apgūt šīs prasmes. Tas, kas tajā visā man parādās kā pieredze un kā baža arī vienlaicīgi, kā jaunieša šī pārliecība, ka man tas atnāks un es pie tā piekļūšu, viņu kaut kādā mērā ierobežo tajā izpratnē, kādā viņam šobrīd ir. Un tā komponente, kur arī matemātikā ir ļoti līdzīga, kad tā kā tu saproti, ka tev to vajadzētu, bet tur tu piespiedies iemācīties kaut ko tādu, kur tu tā īsti pielietojumu pagadrēji neredzi. Un digitālām prasmēm vai nav līdzīgi, ka tu faktiski iemācies to, kas tev atnāk, bet patiesībā beigās tu nonāc darba tirgū, pabeidz 12. klasi, varbūt aiziet uz augstskolu, varbūt nē. Un tajā pēkšņi izrādās, ka tev vajag sākt darboties ar kaut kādu programmatūru, kurai it kā baigi nekas sarežģīts nav. Bet īsti... Absolūti, es varu piekrist. Arī šobrīd skolā man gan beidzās tagad datorika. Bet, varbūt, ka nedrīkstēja beigties. Varbūt, īstenībā taisnība. Bet iepriekš tā arī bija kaut kādas programmas, kuras man savā ikdienā, es arī šobrīd mazliet piestrādāju, paralēli skolai, ir kaut kādas programmas, kuras es pārzināju ļoti labi kopā ar skolēniem, un es varēju viņiem palīdzēt, un es varu aiziet parādīt pie datora, kas ir jādara tālāk, un parādīt jau priekšā soļus. Bet tad ir arī programmas, kuras man iet lēnāk, kas varbūt ir tas pats Excelis. Vai ne? Arī nemaz tik ātri neiet. Jā, jo es to neizmantoju ikdienā, un arī es aptuveni nojaušu, kas tur notiek un kas ir jāspēj. Vēl projām man ir mani problēma jautājumi, ar kuriem man ir jātiek galā. Labi. Tagad ir īstais brīdis, kad es gribu atklāt patieso iemeslu, kāpēc Inga šeit ir. Un jautājums ir tāds, vai tu vari nokomentēt, kā dažādas sociālas grupas, kopienas, varbūt kultūras, un kā viņa tā dzīves pieredze maina to spēju apgūt. Te mēs dzirdam, ka Excels neiet tur, patiesībā neiet arī jauniešos, tu zini, kam iet. Vai tu vari pateikt no tādas profesionālās daļas? Kas tur mainās? Vai tas mainās? Vai mums vajadzīga kaut kādā āķēs, kā mēs varam to samācīt? Es nepretendēju uz pareizajām receptēm. Ja es no tādas pieredzes viedokļa teikšu tā, ka tas, kas patiešām nemainās nevienā paudzē, ka pirmā lieta, kāpēc mēs kaut ko mācāmies, ir motivācija un vajadzība. Ja? Un te es mestu tiltiņu, varbūt reaģējot arī uz tiem kursiem, kas ir... Mēs ar tevi iepriekš runājām, tad datoru kursi senioriem. Pirmkārt, es gribētu teikt, kurš sevi asociē senioru, pat ja tev ir 55 plus, ja, un kurš tāpēc pieteiksies kursiem, ka tur ir rakstīts datoru kursi senioriem. Ja. Tas nav par vajadzību, tas ir par vecumu grupu. Ja. Un kāpēc es šo minu? Tad pirmā lieta, jebkurā vecumā, jauniešiem vai pieaugušiem, būs tas, kāpēc un vai man šo vajag. Tas, kas būs nākošais, jo mēs esam pieredzējušāki, varbūt vecāki, viedāki, jo mēs vairāk izvērtējam, vai tiešām man šo vajag. Un ja man nav atbildes uz šiem abiem jautājumiem, tad kaut kāda iemācīšanās ilgtermiņā ir diezgan utopiska, jo vai
es tur eju tāpēc, ka es nezinu, pa brīvu, dēļ ķekša, dēļ apliecības, kurš, tādu, es teiktu, tādu riktīgu ārējo motivāciju, ja? Un tad tiešām tur strādā īstermiņa atmiņa, kura nekādā veidā neintegrējas kaut kādā ilgtermiņa atmiņā lietošanai. Tā ir viena daļa, tad motivācija vēl, un tāpēc es arī skatījos, ka te bija tie visu laiku blakus tā kā finanses / motivācija. Tas gluži nav viens un tas pats, vai ne? Abas divas lietas. Jā, un tad, ja mēs skatāmies šito motivācijas lietu, tad nākamais ir patiešām mācīšanās paradumi. Kā mēs esam pieraduši mācīties un kāda mums ir mācīšanās pieredze. Jo mēs esam vecāki, jo mums ir lielāka mācīšanās pieredze. Laba vai slikta, tas ir cits, es kopumā domāju. Ja? Un, ja man ir slikta mācīšanās pieredze, kur es, piemēram, varbūt gribu, lai kāds atnāk izstāst parādu, un tad man liekas, ka man viss ielīs smadzenēs, ja? Tad es arī sagaidu no tiem pasniedzējiem. Atnāc izstāst, un es aizēju mājās, domāju, viņš viss tik smuki stāstīja, kāpēc es neko neprotu izdarīt. Ja? Un tas ir tā kā negatīvot sakot. Un atkal par to mācīšanās pieredzi un ieradumiem, varbūt tā pēdējā lieta, ko es gribētu minēt, ja mēs domājam par paudžu atšķirībām. Tad es vilktu līniju uz starppaudžu mācīšanos. Kādā veidā starppaudžu mācīšanos, kur manai paudzei ir, mēs esam daudz lasījuši papīrā, un mēs līdz ar to papīra tekstu, piedošana, ka es tā saku, ja, papīra tekstu iespējams lasam ātrāk, raitāk, vēl kaut kā. Ja man ir blakus kāds, kurš vairāk digitālo tekstu lasa, un tur ir atšķirība šajā lasīšanā, tad mēs varam labi kooperēties kaut kādā veidā. Tas, es teiktu, ka tas ir tas virziens, un es domāju, ka jauniešiem lielā mērā mācīšanās pieredzi iedod skola. Un ja skolas iedotā mācīšanās pieredze ir tā, kur es protu mācīties, zinot, ko man vajag, kā man vajag, kādā veidā man vajag. Ja? Tad es pats tā pašvadītā mācīšanās skatos uz skolotājiem zālē. Ja? Tad, ja man ir tā pašvadītā mācīšanās no skolas jauniešiem, tad es īstenībā atradīšu, ko un kādā veidā man mācīties. Un varētu būt, ka šī pieredze vienkārši tā, kas pietrūkst kaut kādas citas paudzes cilvēkam, kurš ir mācījies. Un cits paudzes cilvēkiem ir, es teiktu, savā ziņā tur ir jāstāsta, kāda vispār kā dzīves garumā ir bijusi mācīšanās pieredze. Jo, būsim godīgi, ir tikai nedaudzas profesijas, kur pēc definīcijas tiek prasīts, ka tu visu mūžu mācies. Ir ļoti liela, labi, es tagad pārspīlēju varbūt, ir daļa profesiju, kur tu pabeidz vidusskolu, pabeidz augstskolu, un tev liekas, tā kā viss, ja? Tagad vairs nemācīšos. Un tad ir pagājuši gadi, un mēs atnākam šodienā, kad tev saka, vispār, tagad mums nebūs vairs kancelējies šitas žurnāls, mums būs dators, ja? Jā, un viņš atnāk uz kursiem un mēģina mācīties, bet viņš vairs neatcerās, kā tas īsti jādara. Un man vairs nav tas cipars prātā, bet ir pētījumos, ka cik liels ir bijis mācīšanās pārāvums, tad cik tev mēnešus vajag, lai tu aizietu atpakaļ tajā pašā ritmā, kā tev smadzenes ir strādājuši iepriekš. Aha, tad tas ir mēnešos mērāms, tur pat nav runa par dienām. Nē, tas ir mēnešos mērāms. Aha, Tad jau varētu teikt, ka būtībā tāds vieglais scenārijs, kā iekļūt atpakaļ tādā uztrenētā formā, ka es varu kaut ko samācīties, nemaz nav tik viegli. Nē, pilnīgi noteikti. Labi. Un tas ir par to, cik mums ir laiks un cik mēs dodam laiku sev un arī, jā. Iesim dziļāk tieši vecuma grupās. Un man tagad ir atkal jums iespēja piedalīties, ja jūs neaiztaisiet citu ideālu, jūs varēsiet pabalsot atkal. Ir jāpamēģina salikt, kā jums liekas, tur var aizbīdīt, cik daudz jums liekas, ka tā ir ķibele šīs te prasmes un, tieši prasmes. Vai nu nav problēma, piemēram, jūs varat nebīdīt neko jauniešiem, ja jums tā liekas, vai arī aizbīdīt labi tālu. Varbūt vidējā vecumā, varbūt seniori. Kā jums liekas? Jūs droši varat tur pabīdīt un pamēģināsim pastīties, kas tur notiek. Seniori aizbrauc maigi uz priekšu, bet, rekā, pasties, man prieks, ka jūs saklausat un sadzirdat arī to, ka jauniešiem ar tur kaut kā vajag darboties tajā lietā. Forši. Paņemsim tagad un paskatīsimies uz to tādā mazliet no vienas uz otru šo paudzi paējot. Tāpēc es gribētu parunāties ar Anniju šobrīd vairāk. Kā tev liekas, vai, ja pastāv tāda digitāla plaisa arī jauniešiem, ja mēs pieņemam, vai jaunieši var palīdzēt viens otram, vai jaunieši var palīdzēt senioriem,
kā tu to saskati? Šo, ko Inga būtībā arī piesauc starp, kā tu smalki, starp paudžu mācīšanos. Negribējās nepareizi nosaukt. Tieši kamēr Inga runāja, es par šo domāju. Un es sapratu, ka varbūt tā problēma ir, kāpēc man klasē vai skolā maniem klases biedriem ir bijuši varbūt grūtība apgūt, piemēram, kādu programmu, tikai tāpēc, ka skolotāja varbūt viņa ir iztulkojusi tos vārdus latviski, mēs labāk pārzinām to programmu angliski, un tad mums ir jāpārslēdzās un jāizdomā, kā šis vārds bija angļu valodā atpakaļ. Angļu valodā atpakaļ. Tūko no latviešu atpakaļ uz angļu. Un tad tu pats apjūts tajā programmā, tu vairs nesaproti, kas bija tas un kas ir šis, jo es jau zinu, kā tas viss izskatās angliski. Un arī, ja es mācītu vecākam cilvēkam, man būtu jābūt daudz pacietīgākai, iejūtīgākai, jo kas man ir pašsaprotami, vecākam cilvēkam varbūt tas ir pirmo reizi redzēts, jo varbūt man tā ir ikdiena, bet kādam šī ir pirmā diena ar šo. Un tad, acīm redzot, tad man vajag pieiet daudz nopietnāk šim un izskaidrot visu sīkāk. Nevis, jā, tas jau ir pašsaprotami. Vai tev liekas, ka tas vispār būtu reāli, kad jaunieši ir spējīgi? Droši vien, kad mēs nevaram runāt par izņēmumiem, kur vienmēr kāds ir, kas var. Bet tādā lielā mērogā, ja mēs varētu teikt, ka tagad visus seniorus sūtam pie jauniešiem, jaunieši ritīgi jums palīdzēs, tur vispār nekāda nav ķibela. Es domāju, ka noteikti būtu kāds brīvprātīgais, tas būtu iespējams. Būtu jāizdomā, kā to norganizēt, bet es domāju, ka tas ir iespējams. Un, man šķiet, ka jaunieši varētu būt lieliski skolotāji. Man pašam ir gadījies strādāt arī skolā. To gadās darīt katru gadu. Un es esmu nonācis pie tādas slēdziena un secinājuma, ka ko tu kaut kādā mērā jau apliecināji, ka jauniešu tā lietošanas prasmes kaut kādām šīm tehnoloģijām bieži vien apstājās ar tām, kas ir absolūti populārās lietas. Snapchatā lieliski, Facebookā arī tiek galā, TikToks iet uz urā, bet tik līdz tu viņam iedod kaut kādu sarežģītāku uzdevumu, tā tur nobremzēt. Tāpēc mans jautājums ir, kā tev liekas? Un kā tu to saskati no savu vienaudžu puses? Vai šī brīža izglītība sagatavo jaunieti tai mainīgajai videi, kāda mums apkārt ir? Vai varbūt, ka tur kaut kas pietrūkst un tu saki, kur tev beidzās datorika? Jā, man beigusies datorika, bet man šķiet, ka varbūt tās stundas mēdz būt par garu. Jo man žēl ir to atzīt, bet mums tā uzmanība ir daudz īsāka. Mēs esam pieraduši pie tā īsā satura, ko mēs patērējam. Un tad, ja mums ir gara izstiepta viena tēma, tad mēs jau aizmirstam, kas bija pašā sākumā. Un arī, ja mēs aizmirstam tas, kas bija pamats, pats sākums, mums atkal ir grūti atcerēties, kā tagad pie tā atgriezties. Un varbūt tā ir viena no problēmām. Bet es domāju, ka tā datorikas stundas varētu būt līdz tā pašai 12. klasē. Es tagad pabeidzu. Tikai viss būtu kaut kādā īsākā formātā, kā tu saki. Šis formāts īsti nedara. Būtu koncentrētākas. Viss tiktu pastāstīts varbūt īsākās stundās vai varbūt sadalīts kaut kā pa blokiem, nevis tā kā gari izstiepti, un tad mēs vairs neatceramies, par ko mēs sākām runāt. Iedodam šitajā vārdu skolotājiem. Robert, ko tu saki? Īsāk, kodolīgāk? TikTok režīmā, nezinu. Es gribētu atgriezties pie tā, ko tu stāstīji par tām pamatlietām, datoros un telefonos, ka it kā mēs saprotam. Un es tur varētu vilkt paralēli ar angļu valodu. Kuru tu arī māci? Jā, jo jauniešiem, kuriem ļoti labi padodas angļu valoda, jo viņi ir skatījušies raidījumus, multiplikāciju filmas, klausījušies mūziku. Viņiem ir tāda viltus apziņa, ka viņi ir speciālisti angļu valodā. Un tad tas viņas speciālistu līmenis un tā vecāku uzburtā aina par to, ka manam bērnam nepadodas varbūt tas un tas, bet angļu valoda un datorika, tas ir viss un tad viņam sabrūk tā viņu tā mazā, tas burbulīts diezgan ātri, vai ne? Tā. Un es domāju, ka tā arī ir tāda lieta, ar ko mums ir jārunā, ka jāstāsta jauniešiem, ka tāpat kā angļu valoda, tāpat kā matemātikā, tāpat kā datorikā, īstenībā jau tu nevar nekad beigt mācīties. Tā. Inga, kā tev liekas, ar to mācīšanu īsajā formātā? Es klausījos tagad
Anni, kad Anni teica, nu jā, mēs tad ātri aizmirstam un tā, es domāju, tieši ar ko šis atšķiras no senioriem, ja? Tā kā mēs tā kā mēģinām teikt seniori, viņiem tur vajag lēnām, viņiem tur šitā vajag, ja, un tā, varbūt viņiem nevajag lēnām, mēs tā pārstīlēju. Bet es domāju, tas, vai tas ir risinājums saspiestāk, šaurāk, mazāk, tad mēs visu varam sapresēt, ja? Iespējams, ka es tagad minēšu, iespējams, ka tas jebkuras programmas veidošanas ieejas punkts ir tas, ko mēs jau zinām un ko mums vajag, un tad uz to tālāk būvēt, un tad tā interese arī nepazūd, ja? Un tad es varu uzturēt to motivāciju, jo man vēl joprojām šo vajag, un no šī izriet nākošais, kaut kāda pēcacības būvēšana, jo savā ziņā arī, man tagad pieslēdzās, tāpēc es pateikšu skaļi, ja? Es saskatu, ka digitālā plaisa ir nevis tā pa vertikāli jauniešu vidējā paudze seniori, bet digitālā paudze ir pa horizontāli. Ka mums ir dažādi jaunieši, kur pa vidu ir plaisa, mums ir dažādi vidējā paudze un dažādi seniori. Un tur katrā no tiem grupām reāli varētu iezīmēt, kur ir tā plaisa vai kāpēc viņi ir. Ja seniors vēl joprojām strādā, tad iespējams viņam digitālās prasmes un vajadzības ir šīs. Ja viņš vairs nestrādā, viņam ir citas vajadzības. Līdzīgi tas varētu būt jauniešiem. Ja viņš vēl iet skolā, viņš ir kaut kādā mērā spiests tās digitālās prasmes apgūt. Ja? Ja viņš ir ārpus skolas, vai man darba tirgus prasa kaut ko, man neprasa gaterī, tad es arī tā kā neko ar šito nedaru, izņemot visus tavus nosauktos snapsačus vai vispārējo. Ja, tā kā es drīzāk teiktu, ka tas nav par saspiešanu, izspiešanu, bet tas ir par to, kā mēs to programmu būvējam, lai cilvēki iet cauri un nezaudē interesi par to. Respektīvi, kad kursi, es mēģināšu pārnest, tā kā es to saklausu un interpretēju, kursi, kuros mēs tagad saliksim tēmas, tur nezinu, tur tagad ēpas, tagad tas un tas un tas. Faktiski tas tā nestrādā, jo mums jāņem apakaļ un pilnā mērogā jāskatās uz visām izglītības un pedagoģijas teorijām, kuras ir jāiebūvē. Un bez tām tas tik un tā atkal nestrādā. Tas nav sludināšanas princips. Es atnācu, ka jums visiem izstāstīju, kā Excelī darīt, un visi, tik iešu mājā, tik būs, tik Excelēšu. Varbūt es atnācu un es pajautāju tieši, ko jums vajag, un ja es saku, es nezinu, ko man vajag, tad jūs man iedodat tā kā, restorānā ēdienkārt. Var šito piedāvāt, ar šito jūs varēsiet šito izdarīt, ja, vai kaut kā tam līdzīgi arī. Labi, pastamies tagad uz senioru pusi ar jauniešus paskatījām. Senioriem, Olit, kādi konkrēti piemēri, varbūt tu vari padalīties, kuros tu saskati, ka tas prasmi trūkums cilvēkiem reāli rada kaut kādas problēmas un ikdienu sarežģīja? Vai tā ir, vai tas ir tāds bišķi izdomāts? Nē. Ir gadījies tā, ka tu šito es nevaru izdarīt. Kas ir? Protams, kad ir gadījies, bet es tagad tā aizdomājos, klausoties, kad mēs tagad diskutējam par šo problēmu, ja? Bet es domāju, ka pēc 10-15 gadiem būs varbūt šī problēma, bet nebūs vairs tāda, kā šobrīd, kur ir cilvēki, kas savā mūžā vispār nav piesēdušies pie datora, un ka viņi vispār nezin, kā sākt un kā viņi vispār ieslēgt. Jo es saku, pēc 10-15 gadiem vairs nebūs šī problēma, bet šobrīd tāda ir. Un ja tam cilvēkam tagad liek kaut ko ikdienā tomēr darīt, un viņš to nevar nokārtot bez šīm zināšanām, tad tā ir problēma. Gan tam cilvēkam, gan kā mēs viņam varam palīdzēt. Jo es domāju, ka šeit, kas mēs šeit esam, un vairāk vai mazāk, mēs tomēr tās pamatprasmes, kas ir dators un kā viņu ieslēgt, un klaviatūru, un rīku joslas, un tā tālāk vordus, un tomēr vairāk vai mazāk zinām. Specifiskāk tagad ir tā, ko tev tavā tiešajā darbā prasa kādas programmas, un kas tev ikdienā arī to programmu tu apgūsti, un tu zini, tad, kad ir kaut kas atkal programmā uzlabojums un tā tālāk. Un mainās. Mainās. Tad atkal ir tev ļoti stingri jāpiedomā, lai tam laikam tu ietu līdzi. Tik līdz tu savus darba gaitas beidz, tu arī pēc kāda laiciņa to programmu, kurā tu esi strādājis vairākus gadus, jau arī jau tā kā jau aizmirst. Tu vairs nepeldi tik labi ar to programmu. Bet, lūk, šīs te ikdienas, un tā kā tu teici par tiem kursiem, ja, kad tur nevar par tēmām, tur e-pastu un tā.
es atkal tā domāju, ka, piemēram, tādam cilvēkam, kas ikdienā nav saistīts ar darbu, bet viņam ir kaut kādas sadzīviskas lietas, kas ir jādara. Piemēram, kaut vai elementāri. Tagad ir jābrauc ceļojumā un jādabū lidmašīnas biļetes. Kā to izdarīt? Ja tu nekad to neizdarīsi, ir risinājums dēls, meita, varbūt kaut kas, kas to prasa. Turisma firma. Ja, vai kaut kas, bet ja tādas nav, ja tu esi viens, tu nezini nekad. Bet varbūt, ka es gribu zināt, lai man nebūtu vairs problēma, jo es varbūt nākošā gada atkal kaut kur braukšu, ja? Tad es apskatos, ir tādi kursi vai ir kaut kāds tāds, kur es viņu varu uzzināt un apgūt. Labi. Es pamēģināšu ieskicēt scenāriju, ar kādu es esmu saskāries mācot, un es mēģināšu skatīties tavā, Roberta, virzienā. Ja tu māsa galvu, tas nozīmē, ka arī tev tā ir bijis, bet respektīvi. Man liekas, ka mēs ar tām mācībām, kuras mēs organizējam un taisam, nereti nonākam tādā cilpas diagrammā, kur ejam uz riņķu, un tas riņķis sākās tā. Un tas neatiecās tikai uz senioriem. Es tieši to pašu varu teikt par uzņēmējiem, kam ir tur 40 gadi, par jaunākiem 20 un arī par jauniešiem. Tik ilgi, kamēr tas cilvēks nav kaut kādas tās lietas darījis, viņš baidās sākt, jo viņš negrib neko sačakarēt. Tad, kad viņš baidās, tu nedabūji, tev nav tās motivācijas, viņš nezina, kur to var likt. Tik ilgi, kamēr viņš nezina, kur to var likt, viņam nav arī īsti motivācijas iemācīties. Un tu netiec šitam pāri, un tajā brīdī, kad viņš beidzot saņem to drosmu, vai tu viņu kaut kā pagrūdi, un viņš tur ierauga, posties, tu tomēr ir tik interesants un labi, un es visu kaut ko varu izdarīt, tad tas aiziet tā kā par riteni uz leju, bet tu netiec pāri šitam. Robert, kā tev nav šis pats? Bailes ir ļoti liels faktors. Ne, viņš reāli baidās, tas cilvēks. Ļoti liels faktors. Tu viņam saki, spied tur. Nē, es tak baidos. 3 pogas no saviem. Man ir 2 piebildes saviem skolēniem, senioriem, kuriem es mācu digitālās pamatprasmes, kā jau es iepriekš minēju. Visus kursus esmu sācis ar vienu solījumu, ka es centīšos jums likt nebaidīties no šī melnā kvadrāta. Tas ir vienīgais solījums, ko es cenšos, varbūt tās pēc tam mūsu versijā 17 reizes 3 stundām nodarbībām, pārbaudīt, varbūt tas jums ir mazāk baila. Kas jau būtu labs panākums? Jā, tas būtu mans labs panākums, jo pēdējos kursos, tā ir apmēram 9. 10. nodarbība, tātad ir labs laiks, ir pagājis. Mēs tiekam līdz tam, ka mēs taisam e-pastu. Tātad cilvēkiem nav e-pasta, bet mēs viņu mēģinām uztaisīt. Labi. Un jūs varat iztēloties, un ka kāds sasmiesies, kas notiek. Es pieļauju, tas ir mans minējums, ka Gmails, šīs e-pasta platforma, saprot, ka no vienas vietas vienlaicīgi ļoti daudz cilvēki pieslēgušies, dara līdzīgu darbību, un kas notiek, tur sākās prasīt, vai jūs esat robots, lūdzu atpazīstiet luksaforus, un cilvēkiem sākās panika, ārprāts. Robert, kas tagad notiek, viss ir slikti, tagad mans vārds ir kaut kur internetā, un es arī sāku pišķiņas satrauties, es domāju, jā, bet ko tad es tagad tiem cilvēkiem es līdz izdarīt, jo es saku, nē, es tagad eju pie katra piespiešu, ka es neesmu robots un atrodu, kur ir tie luksafori, bet cilvēkam, jo mēs to visu esam redzējuši. Jā, tev bet cilvēkam, kurš to nav redzējis, un ja tie ir, piemēram, 15 cilvēki, visi vienādi reaģē un visi uzvelkās, tas ir traki. Jā, tas ir traki. Bet es tev gribu apgalvot, ka man ir bijusi, es domāju, vai tu man piekrīti arī, ka ar jauniešiem nav baigi daudz savādāk. Ka arī viņi mēdz baidīties, un tu saki, manā gadījumā sanāk, ka viņiem ir ar zīmēšanas programmu jāstrādā. Es saku, rekur rīks malā, tur nevar nošaut garām, ir tikai daži rīki, ir līnija, ir kvadrātiņš un aplītis. Ja tev jāvelk līnija, kāda varbūtība, ka tu nevar saprast, kas tev jāspiež? Un viņš baidās, es neņemšu. Ar jauniešiem varu pateikt, piemēram, atkal no angļu valodas. Mans līdzīgi kā senioriem apsolīt nebaidīties no tā melnā kvadrāta. Jauniešiem man augstākā latiņa ir, ja es mācot kaut ko angļu valodā, un vienkārši padarot varbūt tās jauniešus gudrākus vispār, ne tikai par angļu valodu, bet vispār. Ja jaunieci izdara šādi, tas ir augstākā vispār meistarība, ka es zinu, ka šis jaunietis varbūt ir apdomājis, es visu nezinu. Ne tikai angļu valodā, bet vispār. Ja? Tā kā atcerieties šādu sejas izteiksmi, jūs ieraugat, tad jūs zināt. Tā ir vērtība. Labi. Es šausmīgi gribēju iestarpināties, drīkst. Baidīšana, tātad
Mūsu smadzenes principā ir uzbūvētas alu cilvēku laikos, un viņas vēl joprojām ir tieši tādas. Un tur ir iebūvētas divas ļoti būtiskas funkcijas – baidīties no jaunā, nezināmā un svešā, kaut arī mūsdienu pasaulē vairs nav jābaidās. Un otra funkcija – interesēties par jauno. Un ja mēs varam pārslēgt, principā reāli smadzenes pārslēgt, no bailēm uz interesi, tad tā ir tā taciņa, par kuru cilvēks var drošāk aiziet. Ja? Kā to baiļu pogu pārslēgt uz intereses pogu? Respektīvi, tad tam skolotājam tad lielākais triks būtu atrast katrā tajā auditorijā, ieraudzīt, kas šitiem varētu ritīgi nostrādāt, lai viņi tā kā, tā interese ir augstāka. Tas ir tas ahā. Un otrs atsaucoties uz to, ko tu minēji par tiem, kamēr cilvēks praktiski neredz, kur to likt, iet pa apli. Te ir stāsts atkal no tāds izglītošanas viedokļa, ja? Jums ir tik daudz piemēru, kur to var likt. Ja? Un cilvēkus pat, ja ne tiešā veidā, bet netiešā veidā tie pieredzes stāsti vai piemēri no reāliem cilvēkiem, tie ir tie, kur var vismaz tai virzienā pavirzīt. Man arī tāds gadījums varētu būt. Tas, pie kā man ir nācies nonākt, ir, ka paņemam to pašu, jau diezgan nolietoto, bet e-parakstu. Un tādā brīdī tev to piemēru atrast, it kā tu vari izdomāt, šito varēs tagad attālināt parakstu, bet es jau baigi ar neko daudz neparakstu. Un tad viņš tā kā, labi, varbūt, ka ir tiešām pielietojums. Tu viņam iemāci, viņš tādā brīdī uztver, un tad iestājās tā skola ir teica, paliek kaut kādas tur 2 nedēļas, 3 nedēļas, un tā kā, viss izdzēsts. Labi. Es domāju, e-parakstu tu varētu uztaisīt balsošanu, ja? Cik no cilvēkiem, kur nelieto ikdienā, tā uz čak var izdarīt. Es lietoju. Neiet jau runa par šo te e-pastu, kas tā kā aizmirstās, ja nav jāpielietoju. Bet, piemēram, jau kaut vai tāda lieta, kad tev nomaina datoru un ir jaunāka versija. Un tu tagad skaties te ekrānā, un tur ir pilnīgi cits izkārtojums, un tu jau vairs nesaproti, kā viņi vienkārši izslēgt, jo tā poga vairs nav šeit. Bet viņi ir kaut kur vidū, tur ir kaut kāds lodziņš, tas ir jāuzspiež, un tikai tad tur lejā parādās tā izslēgšanas poga. Arī tas ir, un tad tu sāc satraukties, kā es tagad to datoru varu izslēgt. Labi, ja mums sanāks laiks, mēs pie šī vēl atgriezīsimies. Robert, tu vēl gribēji kaut ko pielikt klāt? Es atkal gribēju piebilst to, ko Inga teica, ka arī mums vajag tiem cilvēkiem, ka caur piemēru pateikt, ka arī mēs aizmirstam par to e-parakstu. Ka tu aizmirstam. Reizēm mēs to aizmirstam pateikt, ka arī, es arī visu nezinu, bet es nebaidos. Jā, tur ir tā lieta. Labi, paņemam tagad atkal jūs palīgā. Paņemat telefonu vēlreiz rokā. Man liekas, ka tas ir pēdējā reize, kad es jums šito aicinu. Un tad mums ir šitāds jautājums. Cik viegli jums izdodas apgūt jaunus rīkus un risinājumus? Jūs varat pabalsot, kā jums pašiem sokas. Es tikmēr varēšu piecelties, paskatīties, cik man laiks vēl palicis. Tā, labi. Viss kārtībā. Tā, viegli tieku galā, saka viens cilvēks, bet man gribas ticēt, kad ir vēl kāds, kas balso. Eksperimentēju, bet bieži jāmeklē daļa. Tā lēni aizmirsas, apgūstu tikai svarīgāko. Es tā kā tajā gaidīju vairāk, bet man reku par lillā baigi daudz tagad laiž. Tas ir labi. Viegli atcerētāji arī ir. Ir. Nu, vēl pamēģinām, pagaidām vēl kādu, kas pabalso. Jā, labi. Un tagad šitam pa virsu uzliekam vēl vienu aptauju, kurā jūs... Tāpēc, ka reāli uz šo jautājumu atbild cilvēki, kur pēc definīcijas ir eksperimentētāji. Vai ne? Tieši tā. Un tagad pamēģinām uzlikt šitādu bildi. Vai jūs konkrēti esat mēģinājuši kādam pamācīt digitālās prasmes? Un kā jums ir izdevies? Man ir 3 varianti. Mēģināju nervi čupā, nav darīts, un tad ir mēģināju, viss izdevās. Pamēģināt, kā jums iet. Mēģināja nervi čupā, mēģināja, viss izdevās, vai nekad neesmu to darījis. Te ir visādi. Viņš tur pārslēdzās, interesanti, tur pēdējais, kas nobalso laikam, tas ir tas, ko vairāk redz. Viss izdevās ir 2, bet tie, kas ir nervi čupā, ir vairākums nospiedoši. Robert, mums vajag kaut kādu atbildes reakciju šitam. Šis ir reāli labi. Ir skaidri iezīmēts bizness. Nevar visi šito mācīt. Ja? Ir jābūt speciālistiem, Aleksandrs un Roberts, kas to var darīt. Jā, un tāpēc es gribu atgriezties pie Annijas ar jautājumu,
šitā mums saka cilvēki. Tagad šeit esot, sēdot, pārsvarā saka nervi čupā. Vai tev neliekas, ka jauniešiem, kuriem gribās ļoti īsā laikā izdarīt ātri un daudz, vai kā tev liekas, vai jūs varētu tikt galā, vai varbūt šis ir vispār mācība kaut kam citam, varbūt jaunieši caur to mācās nevis komunicēt, bet mācās pacietību. Ko tu par to domā? Jā, kā jau minēju, es domāju, ka visi to nevarētu darīt, visi nevar būt skolotāji, bet tur jau sākas tā problēma, ka varbūt kāpēc man ir grūtāk pamācīt manam vecākam kaut ko telefonā izdarīt, jo man nav pacietības, man jau tas liekas pašsaprotami, un man šķiet, kā tu vari nepamanīt, ka tu jau kuro reizi paišam garām, un tu vēl projām nepamani, ka mēs atkal atgriežamies pie tā paša. Un es tagad iedomājos, tu mēģini mammai izstāstīt, un tu saproti, tas ir vaks, un tad tev vienkārši viens aiz otru nāk, kur Olita atnāk, un te vēl kāds atnāk, un saka tev, Klau, izstāst man, es nevaru atrast, kur te tā poga, saka, kā tu vari, kur ir poga, kā var nebūt. Man baža, kad jūs nodedzināsieties ar šito pasākumu beigās. Izklausās, un daudz par šo runā. Es esmu ļoti daudz, kur dzirdējis, ka jaunieši varētu palīdzēt mācīt seniorus. Tas skan malās. Vai realitātē tā ir? Varbūt mums būtu jāatrod kāds kompromiss. Mēs varētu izveidot īsu pamācību jauniešiem, un tad, lai jaunieši varētu iemācīt šo senioriem. Labi, paklausamies. Robertam ir ko teikt? Man laikam tad gribētos uzdot jautājumu no otras puses. Es saprotu, ka tas varbūt tās novirzīsies nedaudz no temata, bet cik viegli, piemēram, senioram, ņemsim tādu stereotipisku piemēru, būtu viegli jaunietim, tādam labam jaunietim, klausīgam jaunietim, dārza darbus. Iemācīt. Vai viņam nebūs arī nervi čupā pēc vasaras? Nē, vienkārši jābūt godīgiem. Jo nav jau tā, ka mūsu tā paudze, kas nāca pirms mums, ka viņi ļoti pacietīgi mums māca tās lietas, kuras viņi prot. Jo es jau labprāt gribētu iemācīties, piemēram, dārza darbus. Bet, Robert, ķiplokus pavasarī. Es pirmo reizi ķiploks ir veikalā, bet šovasar es viņu gribēju dārzā. Jā. Inga, ko tu domā par to, cik realistiski ir šito paveikt vispār? Mācības, kurā mēs samācam jauniešiem, lai viņi var samācīt seniorus. Man nāk prātā vismaz divas lietas. Viens, es domāju, gadus 10 atpakaļ Telekomam bija animācijas priekš senioriem tieši datoru apguvēji, kurus tad jebkurš varēja skatīties. Otrs es domāju, ka tur ir tāda drusciņa pretruna, jo mums tomēr tā kā kopumā tā sajūta, ka vecākie māca jaunākiem. Tādā sajūtas līmenī. Viņi ir diezgan spēcīgi. Un tajā brīdī, kad tās lomas mainās, tur jābūt kaut kādam iemeslam, kāpēc tās lomas mainās. Un es šeit vairāk domāju tādā emocionālā līmenī. Kā jūtas tā vecmāmiņa, kurai mazmeita māca. Ja tur ir labas attiecības, un es nonāku pie tā, ka, manuprāt, jaunieši vai ne jaunieši, bet jaunieši, kur mācīs senioriem, varētu mācīt senioriem, tur pamatlieta ir īstenībā par cilvēku attiecībām. Ja? Un es reāli atceros, kā man meita savai vecmāmiņai mācīja datoru. Un vecmāmiņa teica, izdari manā vietā. Un viņa teica, nē, paņem to kladīti, es tev tagad diktēšu. Ja? Izdari pieraksti. Bet tas ir arī tas, ko Anija saka, ja jauniešiem būtu kaut kāda metodika, kā to darīt. Bet es vienalga teiktu, ka pamatlieta ir attiecības. Ja mums ir labas attiecības, es labprāt ar tevi kaut ko kopā mācīšos. Ja tu nāc pie manis ar kā tu šito var nezināt, jā? Paldies uz redzēšanos, es arī palikšu nezinot. Viss mācīšanās ir beigusies. Jā. Labi, man, un te es gribētu jūsu atbalstu mazliet vēl, ir milzīgi daudz labas atsauksmes par senioru mācīšanu no Roberta. Plaudējam, jā. Roberts ir zvaigzne, reāli. Robert, ko tu dari tādu, kad šie tā saka? Jo tad sanāk, ka tur ir tādas attiecības, ko? Es laikam esmu ārkārtīgi pacietīgs. Tā sanāk? Jā. Tā ir ļoti liela atslēga, jo tiešām varbūt tas, ja cilvēkam, kuram nav izdevies strādāt ar vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, ne tikai vienu, tad tiešām ir tā, ka vai tad mēs, Robert, tā darījām? Un tas jautājums atkārtojas, 3 nodarbības pēc kārtas. Ja? Yeah. Vienkārši jāsaprot, ka jāstāsta vēl reiz. Un iedomājies sev, piemēram, tajā stāstā par dārzu, ka tu arī daudz ko neatceries. Jābūt vienkārši labam cilvēkam, un tad jau izdodas. Ka tā atslēga arī tur ir. Un jābūt realistam, ka ne visu izdosies iemācīt.
Aha. Jā, nu ne viss izdosies iemācīt. Respektīvi, neejam ar ķeksi pa tematu, bet ejam ar ķeksi par to, ka mums tās attiecības joprojām ir un ka es redzu, ka tas cilvēks vēl joprojām skatās ar acīm, ka es tev ticu. Tā kā es minēju, mērķis iemācīt vismaz nebaidīties. Labi. Tas jau būtu labs sasniegums. Tu ļoti labi piemini to, ko tu dari arī, tu māci angļu valodu. Mana viena no domām, kas traucē apgūt digitālas prasmes, ir valodas barjera. Cik lielā mērā tu tam piekrīti, cik lielā mērā tu saskati to problēmu gan jauniešos, gan senioros, tādā plašā mērogā? Es sākšu ar senioriem, es domāju, ka ir problēma. Jo, piemēram, tajās pašās mājaslapās, kas pat ir latviešu valodā, kaut kur var parādīties kaut kas, teiksim, vai pārtulkot uz tādu un tādu valodu, vai tu piekrīti un tie vārdi rakstīti angļu valodā. Tā kā jā. Piemēram, pēdējā kursā mēs tikām, tādā bonus nodarbībā, kādā 15. Es teicu, tad uz Līgo svētkiem uztaisīsim apsveikumu kartīti. E-pasts mums ir tagad jau 5. nodarbība, tad mēs varam apsveikt. Un tas pirmais solis, kad tā Canva ir angļu valodā, bet, protams, apakšā var pārstāt uz latviešu valodu. Cilvēks jau īstenībā pats bez manas palīdzības, es pat nezinu, kā viņam iemācīt, ja viņš nemāk valodu. Jā, ka viņš ir tur ienācis, un ka tagad tu tagad skaties pa perimetru un baigi meklē, vai ne? Tas nav pašsaprotam uzreiz tā. Jā, bet tas arī nav pašsaprotam arī tev un man. Ir jāpadomā, kur tas atrodas. Un tad, ja tu nezini valodu, un tev ir vēl bišķiņ bail. Tā kombinācija nav veselīga. Ingo, tu saki par tām valodām? Es klausoties, Robertā, domāju, viennozīmīgi šis ir, ka es tagad iedomājos, ja es eju mācīties digitālās prasmes, jo man tur vajag e-paraksts vēl kaut ko, un tad lieliski man saka, uztaisīsim kartiņu, un tur es saskaros ar to, ka patiesībā mans viens iztrūkums, ko līdz šim es neesmu jutus dzīvē, angļu valodas nezināšana, šitien iznāk priekšā, un patiesībā es nevaru izdarīt to, ko es protu tajā digitālajā daļā tās valodas. Tā kā un vienlaikus es gribētu teikt, neuzliekam sev tā kā dubultu slodzi, tad vienlaikus iemācīsim angļu valodu un tad datorprasmes arī tā kā vienā reizē, kas var strādāt kādam, bet es drīzāk liecos uz Roberta pieeju, ka kaut kā rādīt to, ka nav nekādas šausmas, ja mēs to varam izdarīt, bet neiet tajā spiedienā, ka ja es nezinu valodu, es atkal neko nevaru izdarīt ar to datoru. Tas ir reāls spiediens, jo es saprotu, ka es netieku pie šīm prasmēm, tāpēc, ka man nav kaut kādas citas prasmes, valodas prasmes. Anī, tu arī pieskāries tai valodas štēlē? Tā kā jaunieši angliski, mēs tur baigi laižam. Tā realitāte beigās tik un tā nesanāk, ka ir problēma? Tas, ko Roberts teica? Jā. Es nemaz tik ļoti. Labi, sarunvaloda ir viena lieta, bet tur jau termini kaut kādi. Sarunvaloda ir viena lieta, un otrs ir tas, kā jau Roberts arī minēja, lai arī mēs esam skatījušies multifilmas, lai arī mēs skatāmies filmas, skatāmies video, mums vienalga angļu valodas stundās ir jānostājās tas, ka es visu nezinu, un man ir jāmācās tagad, nevis es sēžu ar domu, tā kā es tāpat visu saprotu, ko tu runā. Arī apgūstot digitālās prasmes, tev vajag zināšanas, un tev ir jāzina termini. Jebkurā vecumā tev ir jāsaprot, viens ir arī kādā programmā tu ieej. Tu varbūt iesi bilžu apstrādes programmā, tur vienkārši tu sāki citu valodu, tur jau jāsaprot citu termini. Bet tā kā vienkāršā programmā, kas būtu tāpat varbūt e-veselība, tev vienkārši jāzina pamati. Labi, ja tu atver jaunu programmu un tajā ir termini, kā tu viņus iegaumē? Tu lietā tās pašas kaut kādas principus, kā tu iemācies, mācoties otro svešu valodu, kur tu, uz lapiņām varbūt uzrakst, uz leduskapa salīmē tos vārdiņus un tulko un iegaumē, vai kā tu dari? Ja, piemēram, es ieeju video montāžu vai bilžu apstrādes programmās, nesaprotu kaut kādas terminus. Jā, absolūti, tad es vienkārši katru atsevišķi iegooglēju un izšķirstu cauri, noskatos video par katru pamācību, un tad es apgūstu jaunos terminus un jaunās funkcijas. Olita, pamēģinām no tavas puses pastīties uz angļu valodu. Slikti. Jo man angļu valoda nav pamata svešvaloda. Bet ir tā, ka tas ir viens no tādiem lieliem stūrakmeņiem, kuru dēļ tu vienkārši iestrēgsti salīdzinoši ātri. Jā, protams, jo tāpēc, ka ja tajā programmā ir latviskots, tad nav problēma. Bet tiklīdz būs angļu tie nosaukumi, tad jau ir. Un tad man ir jāmeklē tulkotājā, kas tas ir, ko tas nozīmē. Un tā, tas ir, jā.
Bet tad, kad jau ir vienreiz tam iziets cauri, tad jau, protams, jā. Un, protams, bez piezīmēm neiztikt. Respektīvi... Ir, kas var atcerēties, bet vajag atzīmēt, lai nākotnē reizē, ja kaut kas, tad tu apskaties, ko tu tur esi pierakstījis. Un kursos ir tā, ka bieži vien tajā brīdī, kad notiek apmācības un tu dari, tev nav laiks atzīmēt. Un tad ir tā, jā, es atcerēšos, un beigās tu, kā tur bija kaut kā, bet kā tas īsti tur bija. Vai tu atceries, tu Robert, par šito vēl? Nu, labi, pieliekam. Varbūt tas Inga varēs man pateikt kādu tipu cilvēku, līdzīgi kā tu komentēji. Vienos kursos tā bija, ka es cilvēkiem saku, bet jūs, kad telefonu iegādājāties. Tā elementāri, jūs paskatījāties pamācību. Varbūt kāds smiesies tagad, bet paskatījāties. Un, protams, tāda bilde pieaugušiem ir netaka. Kurš tad lasa instrukcijas, vai ne? Un tad es atceros, ka es tajā reizē tiem pieaugušiem teicu, tajā brīdī es pirms kādiem 4 gadiem biju iegādājies jaunu fotokameru. Nekas, ka es esmu fotogrāfs, un man tāda pati kamera gan ir bijusi. Man te ir jānoskatās, kā tikko jūs minējāt, ja, ka tas YouTube video, kur tas 1,5 stundu garumā izstāsta, tur to jauno funkciju, man te jāatzīst, ka es jau visu arī nezinu. Ne? Un kāpēc tam pieaugušajam, kurš varbūt tas jau tā, ja viņam iztrūkst kaut kādas zināšanas, un tad viņš iegādājās to jauno telefonu, bet viņš elementāri nemaz neizlasa to pamācību. Kas tā ir par tādu īpatnību, vai ne? Inga, dod izstāstīs, kas tā ir par īpatnību? Es netiešu, ka tā ir īpatnība, es arī nelasu instrukcijas, ja? Bet tas ir nosacīt par mūsu, neteikšu pieredzē, bet īstenībā tur ir kaut kāda tipoloģija apakšā, ka vieni cilvēki mēs varētu paņemt kaut vai galdu, ja? Viens atved galdu kastē, ņem ārā, instrukciju nelas, mēģina skrūvēt, nesanāk, mēģina vēl vienreiz vēl kaut ko. Un cits vispār bez tās instrukcijas neko nedarīs. Un tas ir tāda kaut kāda vai iepriekšējā pieredze, vai piegājiens, vai paņēmiens. Ja? Skaidrs, ka vienā brīdī visi nonāk pie tā, ka instrukciju vajadzēja tomēr izlasīt. Ja? Bet vispirms ir jāiziet tas ceļš, ka tu tur tā kā izbaksties un neko nesaproti. Olite, paturpinam. Kā tev šķiet, noliekot pie malas valodu, vai tev ir tāda pārliecība, ka kaut ko darot vairāk, savādāk, mums izdotos senioriem iemācīt vairāk šīs prasmes. Un varbūt tev ir ideja, šitā vajag darīt. Mēs superīgi priecātos par tādu labu ideju. Nē, es tagad klausoties visu to, es tā sapratu, un ko mēs arī te diskutējam par to, ka labi ir tie kursi, tas cilvēks iziet tos kursus, it kā viņš ir apgūst kaut kā tās pamatzināšanas, bet ja viņam nav tas pielietojums, viņš jau aizmirst. Varbūt, kad ir vajadzīgs kaut kādu, pēc kaut kādu laika atkal atkārt, un visu laiku, lai tas cilvēks var tās zināšanas visu laiku jo atkārtot, ja tu atkārto, tad tu neaizmirsti, kamēr tev tas iesēja. Tas ir tāpat kā ar svešvalodām, ja tu to apgūst svešvalodu, bet ja tu viņu nepielieto, tad tu aizmirsīsi. Es tā domāju, kad vienkārši, jo kursu pēc, vai tam ir nozīme? Jā, protams, ja man, piemēram, šobrīd vajag par kaut kādu tēmu apgūt, es saku, lai es varētu iegādāt patstāvīgi biļetes, jā, tad man tas tagad vajag, un es meklēšu, kur to var apgūt. Lai man nav jāmeklē, piemēram, pie individuāli kaut kur. Tā ir viena lieta, jā, jo ja cilvēks ir vientuļš. Un tāpat tās ar visām lietām. Kaut vai tagad ar tiem pašiem e-parakstiem. Jā, viņš ir apgūsts, kā tos e-parakstus tur var izdarīt un kā viņi var... Bet viņam nevajag tagad tos parakstus. Bet varbūt pēc kaut kāda pusgada viņam prasa un tad kursu nav? Un es nezinu, kā to izdarīt, jā? Labi. Kaut kas ir tā, ka ir jārēķinās to, ka varbūt tās, kad atmiņa vairāk nav tik spilgta un nesaglabājās, kā tas varbūt tās bija kaut kur 30 gadniekiem, ja? Visādi gadās. Vai nav tā, kad, piemēram, ka kaut kādā mērā tam lieliski palīdzētu tev pieejama vieta, kurā tu vari aiziet un meklēt to palīdzību tanī brīdī,
kad tev tiešām to vajag. Nu, piemēram, rekuroli, tu saki, tu gribi aizbraukt ceļojumā, nu nemāku. Aizēju rekur uz kaut kādu centru. Nu, tas sarežģītais jautājums, loģiski, ir tā, kad mēs ar tevi sakam, jā, ideāli, tad Cēsīs bibliotēkā lieta darīta, bet Mārsnēnos viss savādāk. Arī. Un, mēs nevaram teikt, ka Mārsnēnos, tiem tur lai jau kā jau. Nu, tur vispār runājot tālāk ārpus pilsētas, ja, tur vēl ir tā problēma, kad ja cilvēks, es nezinu, vai Mārsnēnos, vai vēl tālāk kaut kur, kur viņš dzīvo, un tur pirmkārt jau to, ko tu sākumā minēji par internetu kā tādu, ja, tā pieeja, bet, pagasta centros jau tomēr vairāk vai mazāk ir biblioteks, kas ir digitāli aprīkots, un tur tomēr ir. Bet to, ko tu teici, labi, biblioteku nevar jau visu tagad uzlikt uz bibliotekām, ja? Jo viņiem ir savu pienākumu un savu uzdevumu, un uzdevumu, ja? Un viņi nevar, bet ja būtu tāds digitālais es nezinu, punkts vai centriņš tāds, kur ir speciālisti un kur es varu nevis ar kursiem, bet ka man šajā mirklī nepieciešams, ka es griežos tur un kad es saņemu to palīdzību, ja? Vismaz konsultāciju, kā man to izdarīt. Tas varbūt tās pat būtu labi. Tas varbūt būtu labs papildinājums tam, ka ir kaut kādi kursi, kur kā Roberts māca un darbojās, un tad vienā brīdī tu esi izmācījies, vai varbūt nē, un tad kur tev ir ārkārtas situācija. Labi, pamēģinām vēl parunāties par sekojošo lietu. Es ievadā minēju par to, ka tas pēc tā pētījuma daudziem trūkst, un vai tur pareizi tie dati vai nē, grūti spriest, un es arī esmu runājis ar dažādiem speciālistiem, kas vieni saka, izklausās baigi traki, un varbūt, ka nemaz tik traki nav, un otri, kas saka, patiesībā man liekas, ka ir pat vēl trakāk. Kad tu zini, man liekas, ka ir traki. Tas, kas man kā jautājums liekas svarīgs, ka arī citās mācībās mēs pēc pavisam citiem pētījumiem varam uzskaitē redzēt, ka tādās mācībās pieaugušiem patiesībā piedalās ļoti neliela iedzīvotāja daļa. Un tas bija iemesls, kāpēc es vedinu uz šādu jautājumu, vai tas varētu palīdzēt. Kā jums liekas, vai jums ir idejas, kā mēs varam dabūt gatavu, ka mēs jau pēc būtības kā sabiedrība ejam un mācamies mazliet vairāk, kā mēs to tagad daram, vai tur ir kaut kādas versijas, kā iesaistīt tos, kuri šobrīd neiesaistās. Tas ir tāds āķīgs vēl jautājums, jo nav jau pat svarīgi, vai digitāls prasmes vai citas prasmes. Jautājums ir, kā dabūt tos cilvēkus, kas ne to, kā dabūt viņus aktīvus. Man tad ir uzreiz, Aleks, tev jautājums. Vai tu atceries, ka tu gāji skolā, un tad, kad sākās vasaras brīvlaiks, tad literatūras skolotāji uzdeva lielu tādu sarakstu ar obligāto literatūru. Es neesmu pārliecināts, ka viņi vienmēr izlasīja. Man drīzāk liktās, ka varbūt kas ir obligātā literatūra, tas nevis tā kā pievelk, bet taisn otrādi atgrūž, ja? Un šī gadījumā arī tas ir ar šiem te, kā mēs varētu vairāk dabūt, teiksim, tos, kuri nenāk vai kuri nezin, kā to izdarīt. Ja tas būs vajadzīgs? Obligāti. Ja mēs to padaram obligāti, tad, diemžēl... Tas vēl jau vairāk atgrūdīs, bet tikai tad, kad viņam tas būs nepieciešams. Un es domāju, ka dzīve piespiedīs, gribi vai negribi, jo tas ir tas, ko es sākumā teicu. Ja pēc tām zināšanām tu nevarēsi rēķinus samaksāt, tu nevarēsi nokārtot dažādus jautājumus ar bankām, tu nevarēsi e-pakalpojumus, ja, tur pieteikt, ja, jo tagad jau arī daudz arī ārsta vizītes, jau tu vari tikai pieteikties var tā, pieteikt tikai digitāli. Inga, kā tu domā? Šitas ir piņķirīgs jautājums, vai ne? Es klausos, un, piemēram, tagad skatoties arī auditorijas, domāju, tad, kad jūs dzirdat, kad saka, tu bez tā nevarēsi, tev reiz to vajadzēs, un tev dzīvi piespiedīs to, un dzīvi piespiedīs šo, cik daudziem vai maz no jums reāli ceļas pretestība? Tā kā nevis, pretestība tajā nozīmē, ka mēs paliekam iekšēji dusmīgi. Kāpēc jūs man tagad sakat, bez šitā tur nevarēs vēl kaut ko, un es to nesaku tādā, tā kā, ka tiešām nevajadzēs vai vajadzēs, bet kur ir tas ieejas punkts, ja? Tagad nezinu, bankas ir ja mēs to pasniedzam tā, bankas ir izlēmušas, ka tagad var darīt to tikai šitā. Cilvēks, ko šajā dzird? Bankas ir izlēmušas,
Tie viņi draņķi? Nu, varbūt ne draņķi, bet tie viņiem vajag, jā. Es mēģinu visu laiku vilkt atpakaļ uz to cilvēku katra paša motivāciju un to panākt, ka cilvēki vairāk mācās, tie, kas ir pieaugušie. Tas ir no vajadzības, kam man dzīvē vajag, tas ir viens, un varbūt ir lietas, kuras pat nezinu, ka man to vajag, bet ja man parāda, man to vajag. Un ir otra lieta, ko es gribēju minēt, tad, kad jūs runājat jau par digitāliem kursiem un par senioriem. Tas ir jautājums arī par kopienu. Ja, un par socializēšanos. Ja kursi kļūst par vietu, kur cilvēki mācās un socializējas un iegūst sev jaunus draugus un paziņas, tad brīdī, kad es aizmirstu to ēpastu, es atceros, ka manā grupā tur mācījās tāds Roberts, ja, un man ir viņa ēpasts, ko mēs tur kopīgi taisījām, un es viņam varu uzzvanīt vai uzrakstīt. Respektīvi, kā mācību laikā būvēt to mācīšanās kopienu, cilvēki, kuri arī pēc tiem kursiem paliek kaut kādā... Turpina būt kopiena. Jā, turpina būt kopiena vai saziņa vai saķera. Un tas varbūt ir kaut kāds, angliskais follow-up, teiksim, reiz gadā satiekas tur 11. grupa, kura beidza kursus digitālos tajā mēnesī, piemēram. Jo tas, ka mēs labāk mācamies, tad, ja mums ir atbalstoša vide un ir tās savstarpējās cilvēka attiecības, tas jau ir pierādīts, jā. Es uzdošu tev vēl jautājumu, bet jums savukārt, ja jums ir kāds prātā jautājums, Rekursāniņā tagad ir iespēja ar citu bišķiņu rīku uzrakstīt savu jautājumu, ko mēs varbūt beigās vēl paspējam uzdot arī jums. Bet man gribās paturpināt drusciņu to jautājumu, kā tev liekas, vai tad mums varētu nostrādāt tāds variants, ka mēs uztaisām, es atkal negribu tik ļoti piesieties tādām digitālām prasmēm, jo patiesībā man liekas, ka tas ir ļoti vienalga kādas prasmes. Vai mums derētu tai iesaistēt to cilvēku, kurš šobrīd paliek mājās inerti un saka, Klaus, es varu bez šitā iztikt, un mēs tā kā nosacīti zinām, ka varbūt nemaz tik viegli nebūs, un tad viņi tur būs paši kreņķīgi un tā. Vai mums varētu palīdzēt, ja mēs taisītu mācības, nevis tā kā tu saki senioriem, un tu uzreiz tā kā, es neesmu seniors, es vēl sevi neasociēju to, bet adītājiem un rokdarbniekiem, cita tēma, bet publika līdzīgāka. Vai vīrieši, sievietes, es nezinu, kādās daļās varētu dalīt, varbūt tev nāk prātā, kā? Tagad mēs ejam virzienā, ka mēs mēģinam nodefinēt mērķu grupu, kuri atnāktu, un tad mēs viņiem piedāvājam mācīties. Un, protams, brīdī, kad tu teiktu, šie kursi ir visiem tiem, kuri uzskata sevi par kaķu cilvēkiem. Jā. Vai par suņu cilvēkiem. Ko mēs tur dabūtu? Mēs dabūtu cilvēkus, kuriem uz viena pazīme ir līdzīga. Ja? Jā. Viņiem patīk tur kaķis vai suns. Ja? Tas, ka viņiem būtu kā cilvēkiem vieglāk kopā mācīties, jā, iespējams, ja, bet tas nav garantēts, protams. Man šķiet, ka svarīgi ir tas ieejas punkts, kursos, ka es saprotu, ko es tur mācīšos. Saturs, vai ne? Un tas arī, ko jūs runājat, tur jau var būt programma, kurām ir skaidri pateikts, mēs iemācīsimies e-parakstu, pierakstīties pie ārsta, ko tur vēl kaut kāds, ja mēs sakam digitālās pamatprasmes, mēs sakam dzīvei vajadzīgas kaut kādas prasmes, kuras var šobrīd izveikt tikai ar digitālām lietām. Ka mēs ejam vairāk pēc tādu vajadzību lietas kaut kādā ziņā. Atrast informāciju par jaunākajām receptēm. Varētu aiziet dāmām, kurām gribās atrast jaunas receptes un tur gatavot mājās. Viņām tas patīk. Un tas starp receptēm jūs viņiem piedāvājat. Un tad, kad jūs esat atraduši jaunās receptes, te ir tāds Excels, kurā labi var visu sarekināt. Vai ne? Cik uz 5 personām un cik uz 8, kad mazbērni mājā. Jā, tad vairāk tādu dziļāku stāstu būšanu. Labi, mēs esam ļoti tuvu pietuvojušies sarunas beigām. Un man gribās viņā pielikt vēl vienu variāciju, kas man pašu dara bažīgi un uz kuras es atcitos bieži vien, kā tur, kur Olete teica, ka rekur pamainās versijas un tagad man tā podziņa ir bišķiņ citur. Un tas, kā es to asociēju, es zinu, kad es pie Ingas mācījos kaut kad pedagoģiju vai andragoģiju, un tur mēs runājām par visu kaut ko, un to starp par paradigmām. Un vai nav tā, ka kaut kādā daļā cilvēkiem šīs bailes un arī tādus izaicinājumus, kā šo galā, ir tas, ka es patiesībā īsti nesaprotu to paradigmu, kāda ir datoram. Par paradigmu sauc tādu, varbūt tu vari tādā ļoti vienkāršā formātā. Es mēģināšu izskaidrot, respektīvi, kā tu uztver lietas.
datorā lietas darbojas pēc kaut kāda pamatprincipa. Un, ja tu to pamatprincipu uztver, tad patiesībā tev var mainīties to pogu vietas, un tu joprojām jūties ok. Tu atspiedīsi kaut kādu vienu maliņu, un reku, te jau viņa pat vien ir. Bet ja tu tajā netiec iekšā, tad varbūt, ka tas ir tā kā tukša loza, tur baigi neiespējami gandrīz vai. Es nezinu, man šķiet, ka tas no jums pašiem nāca tas piemērs, kā mācot dažādām paudzēm, kā tu atrodi citu valodu. Un tur tas tas piemērs par desktopu bija. Desktopu bija. Darba virsmu. Darba virsmu latviskais, jā. Un šie kungi mācīja senioriem un paši bija atraduši, ka darba virsma ir tas, jums ir guļamistabā galds, virtuvē galds un kur tur vēl jums ir galds. Un jūs uz galda izkārtojat lietas. Un tātad šeit vīriņi ir izdomājuši, kā datora ekrānā uz galda izkārtot lietas. Visiem ir skaidrs, tas ir galds. Un tad, kad jūs man šo stāstījāt, tad es domāju, ka īstenībā tie vīriņi, kas to darba virsmu izdomāja, visticamāk arī gāja no tā punkta, ka ir kaut kāds galds, uz kura ir savietots vietas. Un kāpēc es šo piemēru pieminu? Ka iespējams mācot senioriem vai varbūt tiem, kam digitālo prasmes mazāks, ir jāiet nevis no tā datoru zinātāja skaidrojuma, bet tā kā vienu soli atpakaļ. Tā kā par to darba virsmu galdu un daudzām lietām visticamāk tie, kuri ir viņu izdomājuši. Apakšā ir kaut kāds vienkāršs skaidrojums, bet mēs to esam pazaudējuši. Bet, ja varbūt tiktu līdz tam, varbūt tā vieglāk aiziet. Varbūt tas ir Roberta veiksmes faktors. Robert, ko tu saki par šo paradigmas bailēm, ka tu nevari īsti saprast to principu, kā tas notiek? Un es arī par internetu mēdzu stāstīt kā par lielu bibliotēku, kurā ir bezgalīgi daudz plauktu. Piemēram par Google, kā bibliotēku un kā bibliotekāri. Es minēju daudz reizes, bet neobligāti tas nostrādā. Neobligāti tas nostrādā tomēr. Neobligāti, jā. Atkal atkārto. Jā, kādam nē. Jā. Respektīvi. Bet tas nav tā, ka šī ir tagad atslēga. Šitā mēs tā varam darīt. Labi. Olita, varbūt, ka tev ir iespēja nokomentēt to paradigmas principu, vai tas, kā tu tos tagad saklausi, vai tas varētu būt iemesls, kad atkal kaut kāda problēma tajā ir arī. Un nav teikts, ka viņu baigi viegli var atrisināt. Zelta atslēga ir. Jā. Es nezinu, kā to risināt. Es tikai uztveru faktus, un saprotu to, ka, ja man šķita darba gaitā, kad kaut ko jau es tomēr no tā datora zinu un saprotu un kaut ko varu, tad es saprotu, ka tās viss iet uz priekšu un attīstās, un es netieku tam līdzi. Un tur ir tā atkal tā lieta, un par tām bailēm runājot, kad labi, var jau tās pogas tur spiest, bet tu jau var nospiest tādu pogu, ka tev viss kaut kas tur pazūd, un tad kā tu tur atgriezīsies atpakaļ pie tā visa. Un tad arī sākās panika. Labā ziņa, ka tā kā veselībai nevajadzētu būt bīstamībai. Vismaz ar ko tas tev var mierināt. Tad, kad tu strādā, piemēram, kaut kādiem materiāliem, un tu tagad tur kaut ko darbojies, un tagad tu nospied kaut kādu pogu, un tev pazūd, un tu nesaproti, ko tu esi nospiedis. Tas arī ir viss. Tādā veidā. Labi. Visai sarunai mēs pieliekam punktu ar jūsu jautājumiem. Vēl joprojām tur ir kodiņš. Jūs varat paspēt vēl uzdot. Vienu, divus var būt. Man viens ir, un tāpēc es viņu mēģināšu jums uzdot un mēģināt atbildēt, kurš uzskata par labu esam un grib. Vai ir iespējams visa sabiedrības izglītošana bez pātagas? Jo motivācijas jau būs tikai nelielai, visdrīzāk jau izglītotai sabiedrības daļai. Kā jūs uz šo atbildētu? Šo var atbildēt ar, manuprāt, pirms 2-3 nedēļām bija tas pētījums par fiziskajām aktivitātēm, piemēram, Latvijā. Un, ka tur bija tas minimālo, pašu minimālāko 4 reizes nedēļā pa 30 minūtēm no vietas izdara 10% cilvēki, un 2 reizes nedēļā tās 30 minūtes, kas ir, ko dakteri saka, pat pa mazi, vispār, bet vismaz 25%. Tur var paskatīties to statistiku, pavisam nesen bija tas raksts publicēts. Es domāju, ka tā ir atbilde. Vai ne? Ka to jau nevienam šaubu nav, ka sportot vajag. Līdzīgi kā ar to datoru, nav jau šaubu, bet tas jau nenozīmē, ka to dara. Un es, piemēram, nevarētu iedomāties, kas tad ir pātaga.
Man vispār liekas, ka divas daļas. Viens ir tas, jā, cilvēki mācās to, ko viņiem vajag, tad, kad viņiem vajag. Cilvēkiem ir tā mācīšanās pieredze, un ja tā pieredze ir sena arī tajā padomju izglītības laikā, kur mācīšanās nebija nekas aizraujošs un interesants, vienkārši dari savu lietu, tad arī negribās līdz ar to negribās to darīt. Un es dikti neticu tai pātagai, ka visiem tagad vajag, jo tad vienmēr ir jautājums, kāpēc visiem vajag. Es drīzāk teiktu, tad tas jautājums ir, vai es atgriežos pie tā kopienas jautājuma, ja? Ja es esmu starp kaut kādiem cilvēkiem kaut kādā savā burbulī, kā es varu rosināt to, ka tie cilvēki, kas man līdzās, viņi arī mācās. Varbūt ne dators, varbūt dārzkopība, varbūt vēl kaut ko, vai varbūt social dancing, vai whatever, ja? Respektīvi, ka cilvēki vispār kaut ko mācās. Ka tas būtu tāds labs starts. Ka tas ir kopienas arī lieta. Es gribēju par to pātagu. Es nezinu, kā tu biji domājis ar to pātagu. Nē, to es nebiju domājis. To skatītāja jautājums. Ar to obligāti. Skatītāja jautājums. Jo man šķiet, ka mēs esam tik... Es pātagu ar sodiem jau savalku kopā. Jā. Ka mēs esam... Tikai kā ir grūtības, kā mēs nevaram atrisināt, tā mēs sodam. Mēs ceļas satiksmes sodam, mēs uzreiz likumus izdomājam, un par to. Un visu laiku mēs esam tāda, es nezinu, kas tā pa sabiedrību, ka mēs savādāk nemākam. Ja? Mums obligāti ir jāsoda, jābūt pātagai, un ja kā viens no risinājumiem. Un ja tev soda, un ja tev var pātakt, tad tev, protams, ir pretestība arī. Tad vispār nekas vairs nebūs. Tā kā drīzāk jau ir tas, ko te runā par kopienām. Es esmu varbūt tās tik sena, kad es esmu savā laikā darbojoties gan kultūras jomā, gan arī patreiz, ka kādreiz bija tā, ka bija tādi interešu grupas, interešu klubi, un tagad es saprotu, ka tie paši vēži, tikai viņi nosaukti par kopienām. Tagad tā moderns vārds ir kopiena. Bet ir tādas, tāda interešu grupas, tagad kopienas. Tās ir tās pašas. Es tā domāju, ka var būt cauri interešu grupām vai kopienām, sabiedriskās organizācijas, kas ir apvienojušās savā starpā ar interesēm kaut kādu kopīgu mērķu vai uzdevumu vārdā, un kur ir interesi cilvēkiem, viņi tur ir, kā saka, tas varētu nostrādāt. Viens piemērs ir tas, ka pat nesen tu vadīji vienai kopienai vai organizācijai par mākslīgo intelektu. Ja? Tā kā patika, es nezinu, cik jūs iegaumējāt. Nē, pierakstījām to saiti, uz kurām var aiziet, ko tās saites dod un ko var iespēt, ka pat var dzeju īmant ziedoņu stilā un vēl kaut ko tur visu un attēlus dažādas. Ļoti interesanti bija, jā. Paldies maniem sarunas biedriem. Mēs esam pavadījuši šo laiku runājot turp atpakaļ par visu kaut ko. Atkal aicināšu jūs atbalstīt viņus par izdarīto darbu. Olitai, paldies. Inga, paldies. Anni, jauki. Un Roberta arī, paldies jums. Man liekas, ka vismaz vienu kaut kādu risinājumu mēs esam sadzirdējuši. Mums jāmeklē interešu grupas un kopienas, un caur viņām iespējams, ka mums izdodas labāk. Pātagu versija mums ir noraidīta, pie tās tad arī nepieķersimies. Es aicinu jūs katru un vienu palīdzēt tiem, kas netiek galā. Un var jau būt, ka pirmā reizē būs nervi čupā. Bet varbūt, ka tai otrajā reizē izdodās atrast kaut kādu pareizo vārdu, pareizo piegājienu, un mēs tajā visā, kam iespējams tai pirmā reizē nervi čupā, varam atrast sevī iespēju iemācīties bišķiņu pacietību, bišķiņu toleranci un galbeigās iegūt lielisku sajūtu. Sajūtu tajā, ka tu kādam vari palīdzēt un kādam tava palīdzība ir vajadzīga. Mani joprojām sauc Aleksandrs Ļubīnskis, esmu Cēsu digitālajā centrā, un paldies jums, ka jūs esat šeit un bijāt līdz ar mums sarunā.